Tātad čau, šodien es uztaisīšu augsto zupu, jo ir ļoti karsti un man prasās augsto zupu. Jau īstenībā sen gribēju uztaisīt augsto zupu, bet kaut kā nesanāca, es nezinu. Vienkārši tās pēdējās dienas kaut kā, vispār vakardien bija plus 30 grādi, tas ir vienkārši. Mēs bijām izgājuši ārā ar bērnu, pastaigāties vēl līdz mammai aizgājām, bet tik karsti es vienkārši. Un šodien arī karsti ir plus 26 grādi, tas ir vienkārši, es nezinu. Bet jā, mēs šodien taisīsim augsto zupu, un es arī parādīšu, kā es viņu uztaisīšu. Viss, kas būs vajadzīgs, tie ir vārīti kartupeļi, vārītas olas, gurķi, dillas ar lociņiem, desu, marinētas bietas, kā arī kefīrs, bet vēlams 2 litrus, tāpēc, ka man ar 1,5 litru nepietika baigi. Šeit es visu sagriežu pa maziem gabaliņiem, kā rosolī, bet, protams, rosolī nav bietas, kā arī gurķis nav tā kā parastais, ir tikai marinēts, bet tā, jūs jau sapratāt, ir jāgriež pa maziem gabaliņiem, kā, piemēram, tur rosolī. Un tā ir man sanākusi augstā zupa. Tātad būs garšas tests, kā garšo augstā zupa. Pat nevajag nekādu sāli, tur piparus. Un arī var pēc izvēles likt sinepes, bet es tagad neliku, jo arī var atsevišķi ielikt tā kā bišķīt sinepes, un tad jau garšos tā kā normāli. Jo zinu, kā es vēl bērnam došu augsto zupu, tāpēc arī uzreiz nelikšu Tāpēc arī uzreiz nelikšu augstajā zupā katlā sinepes, jo nē, tiešām vienvielas. Jā. Vēl to augsto zupu var ēst un ēst, tā kā reāli ēst un ēst var. Jā, protams, viņi labāk ir, tā, ka viņi ir pastāvējusi leduskapī, tad viņi ir tā kā tāda garšīgāka, tur viss ir iesūcies normāli, bet, tāpat arī ēst ir ok. Protams, priekš bērna es arī ieliku bļodiņā augsto zupu.